par ieguldījumu latgalistikas attīstībā Imants Slišans, Baldinovas Ličko. Jūs esat tas, kurš to latgaļisku tīšām nodūt jaunākajām paudzēm, veicina jūs izpratni par to, ka jārunā ne tikai ģimeņos, no sabiedrībā latgaļiski faktiski. Mēs diezgan bieži dzirdzam, bērni nerunāja, mūsu bērni nerunāja latgaļiski faktiski, kas ir vainīgs. Vainīgi esam mēs pašiem, dēļ to, ka mēs nerunājam, bet ja ir cilvēki, kas norpusis vēl to stimulē, lai attiecīgi mūsu rezonātos komunikācijā latgaļiešu valodā, tas ir tikai tas tāds ļoti pamatīgs iemesls, lai mēs tiešām par savu valodu būtu lepni. Tā kā liels paldies par to, ko jūs darat. Вот немцы отбрали, вот я твердею, даже то театре изадолись, да? Годить. А вот песку да сизрувades, то повало свадине свокара отбрали вот спужнакшу, а тут мудин тою и в школу, а тут вот снугурс, ка айзити в школу, то айзити ку онтанс, а воё ку иманс. Наши без саянс. Zini, skolai 4 stāvi. Kamēr kopsi var izdomāt, kas tu gribi būt. Man bija kļauts tāds vai Imants. A galvenīskais vai Antons vai Imants, a cilvēks ir latgalīts. Es vienmēr ir, varbūt tādās savās personiskajos interesēs atlicis smolā, bet vienmēr ir centies virzīt tādas tautas un sabiedrības labā esošos lītas. Vienalga, vai tie ir vienā gadījumā škola, vienā gadījumā tie ir latgalīšu valoda, bet tie atbildības sajūta ir tāds patriotisma gors. Tu vari ar jū diskutēt par jebko, ko saka, arī atvērt cilvēks ar jū var runāt, ko saka, veidot diskusijas. Tas geogrāfijas skolotājs, arī ko visi skolotāji ir jocīna, bet lielākoties mēs cīnām to, ka es ir tieši latgalīts.